Lasījums no vēstules ebrejiem 4., 5. un 6. nodaļas. Kad nu mums ir liels augstais priesteris, kas caur debesīm gājis, Jēzus, Dieva dēls, tad lai mēs pie šīs apliecināšanas stipri turamies. Jo mums nav augstais priesteris, kas nevarētu iežēloties par mūsu vājībām, bet kas visās lietās ir kārdināts tā kā mēs, tomēr bez grēka. Tad nu, lai ar drošību pieejam pie žēlastības goda krēsla, lai apžēlošanu dabūjam un žēlastību atrodam par palīdzību savā laikā. Jo ik viens augstais priesteris, kas no cilvēkiem ņemts, top iecelts pār cilvēkiem tanīs lietās, kas Dievu priekšā jādara, lai tas upurē dāvanas un upuļus par grēkiem, un var iežēloties par tiem, kas nezina un maldās, tāpēc, ka viņš pats arī dzan ar vājību apņemts. Un šās vājības dēļ viņam jāupurē par grēkiem, tā kā par ļaudīm, tāpat arī par sevi pašu. Un neviens neņem pats sev godu, bet kā kurš no Dieva top aicināts, tā kā arī Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sevi pagodinājis, ka taptu par augsto priesteri, bet tas, kas uz viņu ir runājis: Tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Tā kā viņš arī citā vietā saka: Tu esi priesteris mūžīgi, pēc Melhizedeka kārtas. Šis savās miesas dienās lūgšanas un aizlūgšanas ar stipru brēkšanu un asarām ir upurējis tam, kas viņu no nāves varēja izglābt, un ir paklausīts, tāpēc, ka viņš Dievu turēja godā. Un jebšu dēls būdams, tomēr viņš paklausību ir mācījies caur to, ko ir cietis, un pilnīgs tapis, viņš ir kļuvis visiem, kas viņam paklausa, par mūžīgas dzīvošanas gādātāju, un no Dieva ir nosaukts par augsto priesteri pēc Melhizedeka kārtas. Par to mums būtu daudz ko runāt, to izstāstīt ir grūti, tāpēc, ka jūs kūtri kļuvuši uzklausīt. Jo laika ziņā jums vajadzētu būt mācītājiem, bet atkal vajag, ka topat mācīti, kādas ir pirmās Dieva vārdu sākuma mācības, un esat kļuvuši par tādiem, kam piena vajag, un ne cietas barības. Jo ik viens, kas tikai pienu bauda, tas vēl ir taisnības vārda nesapraša, jo tas ir bērns. Bet pieaugušiem vajag cieta ēdiena, tiem, kam prāts radināts un izmācīts izšķirt labu un ļaunu. Tāpēc atstāsim Kristus sākuma mācību, dosimies uz pilnību, neliksim atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ar ticību uz Dievu, ar mācību par pagremdi, par roku uzlikšanu, par miroņu augšām celšanos, par mūžīgu sodību. Arī to mēs darīsim, ja tikai Dievs to ļauj, jo tas nevar būt, ka tie, kas vienreiz bijuši apgaismoti un baudījuši debesu dāvanas un daļu dabūjuši no svētā gara un baudījuši labo Dieva vārdu un nākamās pasaules spēkus un atkāpjas, ka tie atkal varētu tapt atjaunoti uz atgriešanos no grēkiem, jo tie Dieva dēlu sev atkal krustā sit un liek smieklā. Jo tā zeme, kas iedzer to daudzkārt līstošo lietu un nes derīgu zāli tiem, kuru dēļ tā arī tiek apstrādāta, tādā būs svētība no Dieva, bet kas ērkšķus un daļus nes, tā ir nederīga, un tai lāsts ir tuvu, un gals degšanā. Bet no jums, mīļie, mēs ceram ko labāku, un kad dzīsieties pēc pestīšanas, lai gan mēs tā runājam. Jo Dievs nav netaisns, ka viņš aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši pie viņa vārda, kad jūs svētiem kalpojāt un vēl kalpojat. Bet mēs gribam, ka ik viens no jums parāda to pašu uzcītību uz cerības pilnību līdz galam, lai jūs netopat kūtri, bet līdzinātos tiem, kas caur ticību un pacietīgu gaidīšanu iemanto apsolījumus. Lasījums no 1. Mūzes grāmatas 49. un 50. nodaļas. Un Jēkabs sasauca savus dēlus un sacīja: Sapulcējieties, un es jums sludināšu, kas jums notiks nākamās dienās. Sapulcējieties un klausieties, jūs Jēkaba dēli,
klausieties uz Israēlu, savu tēvu. Rūben, tu mans pirmdzimtais, mans spēks un mana stipruma iesākums, pirmais augstībā un pirmais stiprumā, verdošs kā ūdens. Tev nebūs būt tam augstākajam, jo sava tēva gultā tu esi kāpis, tur tu to esi sagānījis, manās cisās viņš kāpis. Simeons un Levijs ir brāļi, viņu zobeni ir varas ieroči. Lai mana dvēsele nenāk viņu runās, mans gods, lai nav viņu draudzēs, jo savā bardzībā tie vīrus nokāvuši un savā tīšā prātā tie vērsi maitājuši. Nolādēta, lai ir viņu dusmība, jo tā ir briesmīga, un viņu bardzība, jo tā ir cieta. Es tos izdalīšu pa Jēkabu, es tos izkaisīšu pa Israēlu. Jūda, tu tas esi, tevi slavēs tavi brāļi, tava roka būs uz kakla taviem ienaidniekiem, tavā priekšā klanīsies tava tēva bērni. Jūda ir jauns lauva, no laupījuma tu esi pacēlies, mans dēls. Viņš nometies, nogūlies tā kā lauva un tā kā lauvas māte, kas viņu traucēs. Scepteris nezudīs no Jūdas, nec bauslības devējs no viņa kājām, tiekams Šīlo miers nāks, un viņam tautas paklausīs. Viņš sien savu jauno ēzeli pie vīna koka, un savas ēzeļa mātes kumeļu pie vīna koka stīgām. Savas drēbes viņš mazgā vīnā, un savu mēteli vīna ķekaru asinīs. Viņa acis ir sarkanākas nekā vīns, un viņa zobi baltāki nekā piens. Zebulons dzīvos pie jūras krastiem, un būs pie kuģu ostām, un sniegsies līdz Sidonai. Isešars ir stiprs kaulains ēzelis, un guļ starp laidariem, un viņš redzēja dusu, ka tā laba, un zemi, ka tā jauka, un locīja savu muguru nesot un kalpoja klausīdams. Dans, tu kā citas Israēla ciltis tiesāsi savu tautu. Dans būs čūska ceļmalā, odze tekas malā, kozdama zirgam papēžos, ka viņa jājējs krīt atpakaļ. Kungs Jahve, es gaidu uz tavu pestīšanu. Gads, dzinēji viņu dzenās, bet viņš tos atgainīs. No Ašera būs trekna maize, un viņš dos ķēniņu gardumus. Naftalis ir stirna savā vaļā, viņš dod mīlīgus vārdus. Jāzeps ir jauns augļu koks avota malā, zari stiepis pār mūri, strēlnieki viņu kaitinājuši, viņu apšaudījuši un ienīduši, bet viņa stops ir palicis stiprs, un viņa elkoņi spēcīgi. No tā rokām, kas varens Jēkabā, no turienes ir gans Israēla klints, no tava tēva dieva. Un tas tev palīdzēs, un no visvarenā, tas tevi svētīs ar debesu svētījumiem no augšienes, ar dziļumu svētījumiem apakšā, ar svētījumiem no krūtīm un miesām. Tava tēva svētījumi ir stiprāki nekā manu vecēju svētījumi līdz mūžīgo kalnu galiem. Tie nāks pār Jāzepa galvu, un pār galvu, kas ir izredzētais savu brāļu starpā. Benjamins ir plēsīgs vilks, no rīta viņš laupījumu ēdīs, un ap vakaru viņš laupījumu dalīs. Šīs visas ir Israēla 12 ciltis, un šie ir vārdi, ko viņu tēvs uz tiem runāja, tos svētīdams. Ikvienu viņš svētīja ar īpašu svētību. Un viņš tiem pavēlēja un sacīja: Es tapšu piepulcināts pie saviem ļaudīm, aprociet mani pie maniem tēviem Alā, kas ir hetieša Efrona tīrumā, Makpels alas tīrumā, kas ir pret Mamri Kanāna zemē, ko Abrahāms ir pircis no hetieša Efrona sev par dzimtas kapa vietu. Tur tie ir aprakuši Abrahāmu un Sāru viņa sievu, tur tie ir aprakuši Īzaku un Rebeku viņa sievu, tur es esmu apracis Levu. Tīrums un ala, kas ir tur, ir pirkti no Heta bērniem. Kad Jēkabs bija beidzis pavēles dot saviem dēliem, tad viņš salika savas kājas uz gultas un izlaida garu, un tapa piepulcināts pie saviem ļaudīm. Tad Jāzeps krita uz sava tēva vaiga un raudāja par viņu un to skūpstīja. Un Jāzeps pavēlēja saviem kalpiem, ārstiem,
ka tie svaidītu viņa tēvu ar balzamu, un ārsti svaidīja Israēlu. Un tā pagāja 40 dienas, jo tik daudz dienu svaidīšanai aiziet, un eģiptieši viņu apraudāja 70 dienas. Kad nu viņa raudu dienas bija pagājušas, tad Jāzeps runāja uz faraona namu un sacīja: Ja es esmu atradis žēlastību jūsu acīs, tad runājiet jau faraonam dzirdot un sakiet: Mans tēvs man ir licis zvērēt, sacīdams: Redzi, es mirstu. Manā kapā, ko es sev esmu racis Kanāna zemē, tur tev būs mani aprakt. Un nu, vēli man jau noiet, ka es savu tēvu aproku, tad es atkal nākšu atpakaļ. Un faraons sacīja: Ej un aproc savu tēvu, tā kā viņš tev ir licis zvērēt. Tad Jāzeps aizgāja savu tēvu aprakt, un viņam gāja līdz visi faraona kalpi, viņa nama vecai, un visi Ēģiptes zemes vecai, un viss Jāzepa nams, un viņa brāļi, un viņa tēva nams. Tikai savus bērniņus un savus sīkos lopus un savus lielos lopus tie atstāja Gošenas zemē. Un viņam gāja līdz rati un jātnieki, un bija varen liels pulks. Kad tie nu nāca pie Atada klona, kas ir viņpus Jordānas, tad tie tur sēroja lielās grūtās žēlabās, un viņš savam tēvam darīja 7 raudu dienas. Kad Kanāna zemes ļaudis redzēja žēlabas pie Atada klona, tad tie sacīja: Eģiptiešiem tur ir grūtas žēlabas, tāpēc tās vietas vārdu nosauca Ebel-Mizraimu, Eģiptiešu žēlabas, kas ir viņpus Jordānas. Un viņa dēli viņam darīja, kā viņš tiem bija pavēlējis, jo viņa dēli to veda uz Kanāna zemi un to apraka Makpeles tīruma alā, ko Abrahams ar tīrumu bija pircis sev par dzimtas kapa vietu no hetieša Efrona pret Mamri. Un Jāzeps griezās atpakaļ uz Ēģipti, viņš un viņa brāļi, un visi, kas ar viņu bija gājuši, viņa tēvu aprakt, pēc tam, kad viņš savu tēvu bija apglabājis. Bet Jāzepa brāļi bijās, kad viņu tēvs bija miris, un sacīja: Kad tik Jāzeps mūs neienīst un neatmaksā mums visu ļaunumu, ko mēs viņam esam darījuši. Tad tie lika Jāzepam sacīt: Tavs tēvs pavēlēja pirms tas mira un sacīja: Tā jums būs sacīt Jāzepam: Piedod lūdzams savu brāļu noziegumu un viņu grēku, jo tie tev ļaunu darījuši, bet nu piedod lūdzams to noziegumu sava tēva dieva kalpotājiem. Un Jāzeps raudāja, kad tie tā uz viņu runāja. Tad viņa brāļi paši nāca un metās zemē viņa priekšā un sacīja: Redzi, mēs esam tavi kalpi. Un Jāzeps uz tiem sacīja: Nebīstieties, vai tad es esmu Dieva vietā? Jūs gan esat ļaunu pret mani domājuši, bet Dievs to par labu ir to nodomājis, gribēdams, tā kā šodien redzams, uzturēt daudz ļaužu dzīvus. Un nu nebīstieties, es uzturēšu jūs un jūsu bērniņus. Un viņš tos iepriecināja un ar tiem laipnīgi runāja. Un Jāzeps dzīvoja Ēģiptē, viņš un viņa tēva nams, un Jāzeps dzīvoja 110 gadus. Un Jāzeps redzēja no Efraima bērnus līdz 3. augumam, un Mahīra, Manases dēla bērni, piedzima Jāzepa klēpī. Un Jāzeps sacīja uz saviem brāļiem: Es mirstu, bet Dievs jūs meklēt piemeklēs, un jūs izvedīs no šās zemes, uz zemi, ko viņš Abrahamam, Īzakam un Jēkabam zvērējis. Un Jāzeps Izraēla dēliem lika zvērēt, sacīdams: Dievs jūs meklēt piemeklēs, tad jums manus kaulus būs aizvest no šejienes. Un Jāzeps nomira 110 gadus vecs, un tie viņu svaidīja ar balzamu un ielika šķirstā Ēģiptes zemē. Trīsdesmit 9. psalms. Lūkšana par īsteno miršanas gudrību. Dāvida dziesma dziedātāju vadonim Jedutunam. Es esmu apņēmies, ka savu ceļu sargāšu, ka negrēkošu ar savu mēli. Es sargāšu savu muti kā ar iemauktiem, kamēr ļaunais manā priekšā. Es esmu kļuvis kā mēms un klusu cietis,
un nepieminu vairs labuma, bet manas sāpes vairojas. Mana sirds ir iekarsusi manī, kad es par to domāju, tad es iedegos kā uguns, es runāju ar savu mēli. Kungs Jahve, māci man manu galu, un kāds ir manu dienu mērs, lai es zinu, cik niecīgs es esmu. Redzi, tu manas dienas esi licis plaukstas platumā, un mans mūžs ir kā nekas tavā priekšā. Tiešām niecība vien ir ik viens cilvēks savā stiprumā. Cilvēks staigā kā ēna, un nieka dēļ raizējas. Viņš krāj, bet nezin, kas to dabūs. Nu tad, uz ko man būs gaidīt, kungs? Es ceru uz tevi. Izglāb mani no visām manām pārkāpšanām, un neliec man muļķiem kļūt par apsmieklu. Es esmu kluss un neatdaru savu muti, jo tu to esi darījis. Atņem savu mocību no manis, jo es nīkstu no tavas rokas grūtuma. Kad tu cilvēku pārmāci par noziegumiem, tad tu iznīcini viņa skaistumu kā kodas. Tiešām, visi cilvēki ir niecība. Klausi, kungs Jahve, manu lūgšanu, ņem vērā manu saukšanu un neciet klusu pie manām asarām, jo es esmu svešinieks un piedzīvotājs tavā priekšā, tā kā visi mani tēvi. Atstājies no manis, ka es atspirkstos, pirms es noeju un vairs neesmu.